Pagājušā nedēļa Baltijas biržās dominēja optimisms. Visi 3 biržu indeksi pielika vērtība, kur straujākais kāpums mūsu ziemeļu kaimiņiem. OMXT izauga vairāk kā 6%. Pašmāju biržas tirdzniecība bija ļoti aktīva. Nedēļas apgrozījums pārsniedza 330 000 latu, kas tradicionāli ir 2 nedēļu apgrozījums. Investoru uzmanības centrā bija 2 akcijas – Grindex un Saftehnika. Jau tradicionāli Grindex apgrozījumu veidoja praktiski viens piekdien noslēgtais tiešais darījums. Savukārt tirdzniecība ar Saftehnikas akcijiem bija ļoti interesanta, jo pagājušā nedēļā Saftehnika bija ex-dividend date, un plus vēl trešdien pirms tirdzniecības sesijas sākuma uzņēmums paziņoja savus pirmā ceturkšņa finanšu rezultātus. Saftehnikas finanšu gads atšķirās no tradicionāla finanšu gada. Līdz ar to tas bija tieši pirmā ceturkšņa finanšu radītāja. Saskaņā ar kompānijas publicēto 3 mēnešos uzņēmuma apgrozījums izauga par 91%, savukārt peļņas apjomu ietekmē papildus uzkrājumi. Investori diezgan negatīvi reaģēja uz šo paziņoto informāciju, un jau trešdien uzņēmumu zaudēja vairāk kā 5% no savas kapitalizācijas. Šīs efekts pastiprinājās ceturtdien, kad iestājas ex-dividend date, un kopumā Saftehnikas akcijas cena saruka par vairāk kā 10% nedēļas laikā. Ļoti aktīva tirdzniecība bija Tallinas un Viļņas biržās. Varu pateikt, ka šonedēļ Nasdaq OMX Tallinn investoru uzmanības centra nonāks Olympic Entertainment Group, jo vēl piekdien pēc tirdzniecības sesijas beigām uzņēmums paziņoja par saviem 3. ceturkšņa finanšu rezultātiem. Un saskaņā ar publicēto, kompānijas ieņēmumu izauga par 9% salīdzinot ar pērno gadu, savukārt EBITDA par vairāk kā 350%. Jau pirmdien varējām redzēt, ka investoru interesi koncentrējas pircēju puse, līdz ar to pabīdot cenu uz augšu.